Tagad es vēlos padalīties ar vienu efektīvu uzdevumu, un tas saucas uzdevums naudas skaitlis 9. Lieta tāda, ka ja tu pildi praktiku pareizi, tad tu saņem rezultātu. Ja tu pildi praktiku nepareizi, tad rezultātu tu nesaņem, un kaut kāda negatīva efekta no tā nav. Uzdevumi ir jāpilda ar pilnu pārliecību, ka tev būs rezultāts un foršā un pacelātā noskaņojumā. Priekš uzdevuma izpildes mums būs vajadzīgs marķieris. Mums ir vajadzīgs tieši sarkanās krāsas marķieris, var būt flomasters sarkanas krāsas, bet cita krāsa absolūti mums nedara. Mums ir vajadzīga sarkana krāsa. Sarkanā krāsa ir tieši tāda brīnumu krāsa, aktivizācijas krāsa un pievilkšanās krāsa un piesaistas krāsa, kā arī naudas krāsa. Tieši ar sarkano marķieri vai flomasteri zīmēsim naudas skaitli 9. Uzdevums ir maksimāli vienkāršs. Priekš šī uzdevuma tev ir vajadzīgs tikai marķieris, un tev vajadzēs uzzīmēt ar šo sarkano marķieri uz savas plaukstas locītavas skaitli, naudas skaitli 9. Un tieši paskaidrošu, uz kuras plaukstas, cik lielu, kāda izmēra. Un sāksim ar to. Ja tu esi labroce, tad tev ir jāzīmē skaitlis 9 uz kreisās rokas. Ja tu esi kreili, tad jāzīmē 9 uz labās rokas. Un tad, kad tu esi uzzīmējusi šo skaitli 9, tad ir jāsaka šāda frāze. Programēju sevi uz naudu. Tagad parādīšu. Ņemam tātad marķieri, zīmējam, uzzīmējam un sakam, programējam sevi uz naudu. Jāatkārto šī frāze un vairs nekādus citas frāzes tev nevajag izteikt. Nevajag šeit izvēlēties kaut kādu konkrētu naudas summu. Un kāda izmēra tad zīmēt, ja, šo 9? Nevajag zīmēt kaut kādu pārāk smalku un maziņu, tur, kur knapi viņu var saskatīt, un nav jāzīmē kaut kādu gigantisku uz pusroku. Vajag zīmēt tieši vidējā izmēra skaitli 9, un nevajag izvēlēties kaut kādu konkrētu naudas summu. Paskaidrošu, tev vajag uzzīmēt šo skaitli 9 un vienkārši vajag aizmirst par to. Skaitlim 9 ir jābūt uz tavas locītavas plaukstas līdz tam brīdim, kamēr nauda atnāk pie tevis. Pēc tam, kad nauda ir atnākusi, tu vienkārši šo skaitli nomazgā. Ja nu gadījumā tev ir tāda situācijās, ka skaitlis 9 ir nomazgājies, bet nauda vēl nav atnākusi, tad to atkārtoti nevajag zīmēt. Gadās arī tāda situācija, ka cilvēks ir uzzīmējis skaitli 9 un tūlīt pat dodas uz dušu un neapzināti nomazgā. Tad informēju par to, ka nevajag atkārtoti pārzīmēt skaitli 9. Jo tu jau esi sevi ieprogrammējusi uz naudas atnākšanu. Un tāpēc tā arī pie tevis atnāks. Tāpēc uzzīmējam un aizmirsti. Un nevajag pārbaudīt, vai palika skaitlis 9 vai nepalika, to nevajag pārbaudīt un kontrolēt. Ja tu izpildīsi divas absolūti vienkāršas darbības, uzzīmēsi skaitli 9 un izteiksi frāzi. Nauda pie tevis atnāks jebkurā gadījumā, bet noteikti tā atnāks pie tevis. Nauda var atnākt pie tevis absolūti dažādos veidos un dažādās izpausmēs. Tā var atnākt kā vinnests, kā laimests, kā kaut kāda negaidīta dāvana, tā var būt kā prēmija. Varbūt arī radīsies iespēja kaut kur nopelnīt naudu, piestrādāt vai kaut kā tam līdzīgi. Nauda noteikti atnāks, tāpēc piesakojies šim kanālam, blogam, spied pogu saglabāt, spied pogu sirsniņas un tiekamies jau citos un foršos video.